Labdien, cienījamie sportisti! Sanākam tuvāk, lai visi varam dzirdēt, ko mēs te čukstām. Valdons sportisti arī var tuvāk pienākt. Paldies, ka esat ieradušies tik kuplā skaitā. Prieks jūs redzēt. Jau 16. gadu pēc kārtas. Un tradīcija ir jau sena un turpināsim tādā pat garā. Un pāris vārdos par sacensībām Līgonis Bečers, pēc там mēs pāris vārdus par организаторскую пуси. Так что всем спасибо, что приехали уже соревнования, уже у нас 16-й год. Labdien, visi sportisti, visi klātsošie. Mēs šodien esam ieradušies uz piemiņas sacensībām. Šī pašā trasītē, kurā, protams, daudz gadus atpakaļ neizskatījās tāda, kāda viņa šodien, bet tieši pirms 29 gadiem rudenī es arī strādāju par treneri jau šeit, tajā pašā trasē, un man atnāca pavisam tāds jauns puisīts Airēt. Šis puisīts augumā bija mazāks par citiem un neizcēlās ar lielu augumu ražanumu, bet ļoti strauji progresēja. Pavisam ātri viņš kļuva par savas vecuma grupas līderi un pavisam drīz pēc 2 gadiem kļuva par Latvijas jau jaunatnes čempionu. Ļoti strauji progresēja un atkārtoja vairākas reizes Latvijas jaunatnes čempionu titulu, bet tad, kad viņš paaugās, viņš kļuva par valsts čempionu, Latvijas čempionu. Uzvarēja arī Baltijas līmeņa sacensībās un, protams, kā valsts izlases sportists, viņš piedalījās pasaules kausa sacensībās. Runa tātad iet par Aldu Kļaviņu, kurš 80. gadu beigās sāka treniņš šeit trasē, ļoti strauji progresēja un kļuva par mūsu valsts izlases līderi airēšanas slalomā. 1996. gadā viņš izcīnīja tiesības piedalīties Olimpiskajās spēlēs un veiksmīgi startējušais Olimpiskajās spēlēs Atlantā, ASV, toreiz notika spēles. Arī nav izceļojis. Es ceru, ka tas tāpatās paliks. Tad ir otrs kronis, kas ir kanoistiem paredzēts. Opā, Mārgu aizgāja 5 mākiem garām. Oi, kāda kļūda. Tev ir skočs? Jā. Varat iedot? Jā, varēšu. Mums numurs ir pielīdzināt. Nē, es jau vajag skočs. šitādi. Wow. Tev ir? Jā, vienā saņemtos. Vai pastīsim šeit, jā? Un šitā ir viena no līderiem jauniešu grupā. Rītdienas mačos viena no favorītēm. Rītdienas. Lietuvies. Jā. Tā, paspēc. One minute. Jā, tev ir, tā ir Baltkrieši. Sevišķi. Jā, tur ir. Tāds nav vienkārši šodienas mačs. Sievietēm. Patreiz neizskatās, jā. Pat izskatās, ka bija divīs. Būs tikai 2 braucēji. Un kas ir fināls? Mošs tauku. No, šeit viņa apgriež tā kā neviena. Līdz šim. Augsta pungals. Nav, piekāds nav. Kop! Te ir vēl viena no rītdienas favorītiem. Marta Zandara. Latvijas jaunatnes olimpiādas čempioni.
Gos nepo. Nu, tas ir šeit. Tas nebija. Kilometru, pēc tam sāku braukt ar lēdu kaut kādu patronu reizēs apmečīt. Tur paļ zupiņas pirmo krūzē lēdu zupiņas. Viss taisnē. Beigts skatos abi somu priekšā, tādu pašu nav. Brālis viņam. Astrāvi, cik no tiem paliks rudenī, pavasarī. Mārtiņam iesgrūta. Viņam nepatīk atmazīt ņemto. No Litvēniem. Viņš te visu vakar braukāja. Nē, šorīt no rīta. Šorīt arī? Vakar Ritvars atnāca, viņš jau brauc. Ritvars aizgāja, viņš jau brauc. Eks mind võib-olla käisid ja pikk praegu õhtul, kõik ütlesid, et enam-vähem niimoodi võiks olla nagu täis nurgal käes, siis ma võtan praegu seda käes niimoodi. Место где? Место где? Платусишка и ряд, плату! Рядом с носит, что на самом деле, это было не стоит. Hop, uzvairē, Elva, aiziet! Edgar, uzvairē!
Un tātad trasē augšā redzam konkurenti Dailu Grāvīti, kur kvalifikācijas braucieniem nobraukusi kā 7. kas uzrādās rezultātus. Un svaigā tempā, ļoti Davai, Daila! Anieti 26 sekundes un Dailas. Tā kā krāsai mums ir Marta Zandere. Marta Zandere, airēšanas klubs, bet Rīgas airēšanas kluba pārstāve un arī bērnu sporta skolas pārstāve. Marta Zandere ir uzrādījis 3. labāko laiku kvalifikācijas braucienā 112 startā. Līdere Latvijas sportiste Sevičs Ismailova kvalifikācijas braucienā abos braucienos absolūtā līdere 102 sekundes. Otrai vietai par 7 sekundēm ir priekšā. Par 7 sekundēm priekšā un skatāmies tātad brauc šī sportista arī piedalās pasaules kausos, pasaules čempionātos un pat tiešām aizies smuki. Tātad Gerts Voronko ir viens no favorītiem, bet ir uzrādījis tikai 6. laiku. 9. vārti, precīzi ātri, mazliet par augstu, bet ir ok. Tātad 43. Guntaram bija 51, jauns startlaiks 43. Gerts Voronko. Jaunatnes skolas dalībnieks, tas ir Stefans Romanovs. Mazliet par tuvu akmenim, līdz ar to redzam, kā tiek sabrandzēt laiva, lai precīzi paņemtu 4. vārtus, bet tas viss izdodas smuki. Un šeit mazliet ar izslāšanos, taktiskais variants, bet rezultāts nedod, jo tiek pieļauta kļūda, pieskarās vārtiem un līdz ar to 2 sekundes vārti jau. Redzējām pārējie dalībnieki diezgan tīri izbrauc. Bija progresīvs dalībnieks, startējis arī pasaules Eiropas junior čempionātos ar mainīgām sekmēm, bet šeit tātad diezgan pavirša kļūda. Šeit tieši tas pats 4 sekundes būs diezgan grūti, tas neiespējami atminēt šiem jaunajiem dalībniekiem, kuri jau prasi ir veikuši. Pirmo otro vārtu rajonā redzam Emīlu Putniņu, pašvāju atlētu, sportistu, arī pasaules mēroga sacensību dalībnieku, un redzam, cik precīzi un cik pilgāni izbrauc savu mājas krasi. Protams, tā ir vairāk priekšrocība šīm atlētām nekā viesiem, bet visiem apsāk vienādi, visi var braukt un trenēties. Deniels Putniņš diezgan atlētiski un diezgan spraigi aiziet uz 10. vārtiem un 10. vārtos viņam 41.66 ir Emīlu Putniņa kontrollaiks, bet šie kontrollaiki, protams, nav oficiāli. Pieredz var
momentāni izlabot savu kļūdu, un viņa kontrola laiks ir 40-35, atliek nobraukt šādā pašā tempā. Praktiski 1,35 sekundes viņš ir priekšā Putniņam Emīlam no Valdis līdz 10. vārtiem un sekojam līdz tas ir otrais trases lejas galā. Vienīgais viss laiks. Un, kā redzējām, viss vārds paņēma par taisno, vienīgais. Tātad zaudējot sekundes ar precīzām taisnām trajektorijām un iegūstot pārsvaru pār saviem dalībniekiem. Viktors Prečis 20. vārta rajonā finišā un viņš ir finišējis. Un praktiski gaidām arī cēļiem vīru rezultātus. Viens vīri. Kā 15. krāsē mums ir Tarmo Peikers, sporta klubs Pirita. Sporta klubs Straudas, redzam diezgan smuks temps. Jā, nu čaļi stāv tieši vārds rajonā. Lietuva. Es saprotu, jā. Un redzam arī teikie vārti. Brutāla kļūda, un tas arī daudz ko var maksāt. 39. Numuru brauc arī, tā varētu nosaukt, jaunmeistars, vecmeistars, Pavilos Atmanākas, kas savas aktīvās gaitas beigas ārēšanas slalomās, gan trēnebērnus, gan Kaip pasisekė? Egon! Bet sevi bieži mēs redzam sacensībās. Pavilos Atmanākas savā laikā bija diezgan labs lietuviešu kā viens pārstāvs. Un dodamies 10. vārta rajonā, un viņa laiks ir 42. Tātad 1 sekundi aiz Viktoru un 3 sekundes aiz Povilas. Nevis Povilas, bet Filiusa. Pēc starta vārtiem pātrinājās, tas ir Simantas Mažeikis. Un redzam viņam arī veids. Kurš ugunā, kurš viņus priekšu, bet mazliet tā haotiskās trajektorijas, šeit 6. vārtu nav tik smuki, bet šis sports ir gan meistarīgs, lai labot savas kļūdas un trajektorijas pēdējā brīdī, un redzam, kā Mažeikis jau dodās 9. vārtu rajonā, ātri fiksi, paņem 9. vārtos, un viņa kontrola laiks ir 41:37. Turpat tur Viktors Prečis mazliet aiz Juliusa Rasmāvičam, bet priekšā Povilam Atmanāvičam. Meļģels ir mūsu kolēģu konkurentu uzveidis. Mantas Atmanāvičs ir Povilas vecākais brālis, dodas trasē. Sporta klubs Straudas. Un redzam otrai vārti kustās, tad viņa laikam nāks jau 2 sekundes klāt, tīsnes to ir fiksējuši, un Mantas 5. 6. vārtu rajonā. Redzam, kā griezam ar lielu tādu dinamiku, lai mazliet stājās, nebūs slīdēs šādos gadījumos, un Mantas jau ir piedalījies 9. vārtiem. Diezgan zemu, diezgan augsta trajektorija, tās ir papildus sekundes, un līdz kontrolu laiks mums arī parāda. Tikai 44 patreiz lēnākais kontrolu laiks, bet tas nav oficiālais kontrolu laiks. 44:09. Mantas Atmanāvičs, talantīgiem lietuviešu pārstāvjiem, U15 laivu klase līderis, arī 18. Kumu jau minus pateižiem labākie. Un tas ir Kitras Lačkas no Kaunas pilsētas klubs Regesa.
Īpaši liels tēks nav, uz acis skatoties nav, ir jau tāpat kā treniņu braucienā, bet, nē, šāds tēks ir mazliet par lēnu, varbūt izskatās kā diezgan smuki, bet šis jau ir uz jautājumu robežas, bet tiesneši lai paši lem, kā tur izskatās, un kontrola laiks ir 43. Praktiski 43, tas nav viens no labākiem, bet tas ir otrais sliktākais kontrola laiks ir, jeb dotajā brīdī arī mūsu viesis no tālāk. Tātad no Tunas, Bolševis, no pilsētas Mīcas, Nācen Šiško. 95. gada, 22 gadus jauns atlēts, diezgan spraigi, diezgan ātri, diezgan dinamiski, bet rupi kļūda astotajos vārtos. Tas nesatajos vārtos, kas nāks klāt 2 papildus sekundes, Asems dodās jau tālāk trasā. 9. vārti izbraukti un 10. vārtos kontrola laiks viņam ir 40,78. Tātad Asems Šiško ir uzrādījis dotajā brīdī otro labāko kontrolu laiku līdz 10. vārtiem, bet un redzam arī Māris Bečers, kurš bija kādreiz ļoti progresīvs, jauns ārētājs, atlēs. Tagad tikai progresīvs, vairs nav jauns, bet cīnās ar jauniem pušiem par vietu uz goda piedestālu. Un arī tāda nopietna kļūda pēdējos vārtos, viss paraugs Māris tiek strīdī pacelta. Līdz ar to arī pieskarās uz vārtiem. Un viņa kontrola laiks ir 48, Māris Bečers 40-18. 100 daļas viņš priekšā Asemam Šiškos, tātad dotajā brīdī šis ir otrais labākais kontrola laiks. Pirmais, atgādāšu, ir Vilis Rasimavičs. Mēs tāda veiksies vienam arī no interesantākajiem sportistiem, Aivar Ročenko, vienu sacensību organizatoriem atbalstītājiem, federācijas funkcionārs un censors, un redzam viņa piekļuvas vārdos diezgan smuki trajektorija, diezgan tāda slaida ātrā trajektorija, un Aivars Ročenko pārstāvot āda zairēšanas klubu dodas 9. vārtos. Un 9. vārts viņš ir izbraucis, un gaidām viņa kontrola laiku, un viņa kontrola laiks Aivaram Ročenko ir 39,34. Praktiski pirmo, otro vietu dala, viens vietu ātrāko kontrola laiku dala starp Vilijus Rasimaviču un Aivaru Ročenko. Tātad redzam, cik spraigi cīņa līdz 10. vārtiem, bet 10. vārtos nav finiš ir 20. vārtos un vēl dažas 10 metras zemāk. Un redzam, Aivars Ročenko uzstājas tādu kā kļūdiņu, bet sekojam līdzi nākamajam sportistam trāsā uzdaļā Krišam Meļikonim. Tas jauns sportists, smuku trajektorijas zibenīgi veicot uz vārtus, kaut kas noskanās 6. vārtos, un redzam 9. vārtu rajonā ļoti ātri veic šos vārtus, un jau ir 10. vārtos 37, 78, Krišs Meļikonis. 37, 78 kontrola laiks 10. vārtos. Pagaidām tas ir labākais. Vilijusam viņš ir priekšā 1,2 sekundes, Aivaram vairāk kā 1,2 sekundes. Tātad Vilijus Rasimavičs pagaidām paliek jau otrais. Un Krišs Meļikons mums ir kontrola laikā pirmais. Bet, kā jau minēju, jāliec arī atlasceļu trases daļa. Un tas ir tikai puse no, ko viņš ir veicis. Tātad Justīna Šņelka, 194. numurs, trajektorijas, un redzam, kā lai smuki ātri slīd uz priekšu. 9. vārti arī ātri precīzi, ar minimālu trajektoriju. Veikti, un viņa kontrola laiks ir 39,06.
39.06. Uz aci arī man tā likās mazliet lēnāk, apmēram dala 4. kontrolu laiku. Redzam arī vienu no līderiem, neapšaubām līderis Ritvars Celmiņš, un redzam, cik ātrs tas temps, cik labi tā vairs līd, un cik minimāls ir šīs trajektorijas, un cik ir labs tas vairs slīdējums. Labojot kļūdu uz milimetriem, tas ir vārti veikti un dodās jau uz 9. vārtiem. Ritvars Celmiņš 9. vārti, ļoti ātri, zvidenieki tiek paņemti, un viņa kontrola laiks ir 36.22 pagaidām bez soda punktiem, bez soda sekundēm. Ritvars Celmiņš dodās jau tālāk krasē, sekojam līdz, gan viņam, gan arī nākamajam dalībniekam, valmierietim, tāpat kā Ritvaram Celmiņam, kas ir valmierietis un pārstāv vienu klubu, un redzam krasa augšgaļā, Kaspars Pakers, līderis Ritvars Celmiņš ar 36,22 līdz 10 vārtiem ir Ritvars Celmiņš un krasa augšgaļā Kaspars Pakers. Tādēļ Kaspars Pakers vārtā veicies Kasparam līdz 10 vārtiem, tad varam pārēt kontrolēt, un tālāk jau tikai sacensību protokols. Un Kaspars Pakers pēdējos vārtos, arī ātri, mazliet par augstu, es uzskatu, un 10 vārti ir veikti, 38.09, 1,8 sekundes aiz Ritvara Celmiņā, bet trešais labākais kontrola laiks pagaidām. Tad Ritvars Celmiņš 36.22, Krišmēļņikons 37.78, un kā pēdējo mēs redzam, krasta augšdaļā ir Toms Karlevāns, aģentūra, asociācija pareizā, un dodās Toms Karlevāns 4. vārtu rajonā. Ļoti slēgta trajektorija, ātrums pēc Karlevāns, šeit mazliet sarausta, bet Toms Karlevāns kāpina savu ātrumu, jo uz katra metra, katra vīriena ir jākāpina ātrumu. Un Toms Karlevāns 10. vārtu rajonā, un Toms Karlevāns pagaidām uzrāda 38.85, praktiski 80 simtdaļas aiz Paker Kasparu līdz 10. vārtiem. Un šīs pagaidām ir 4. viņa 4. kontrolais 10. vārtos. Tātad Toms Karlevāns 17. diezgan spraigi, ātri, precīzi, slīd laiva, izslīdījums caur pēdējiem 3. vārtiem, 19. vārtu rajonā, Toms Karlevāns dodās uz finišu, un šīs ir noslēdzošais braucējs šīs sacensībās, Albert Ļauņa piemiņas sacensībās. Dalībnieki ir beiguši startus, un dotajā brīdī varam apstīties uz ūdenskursiem, kuri to ir daudzīs apmaiņas un šļūk lejā cauri vārtiem. Tagad 89.